27.07. Jā, nu tas ir ļoti labs rezultāts. Šodien, Pateikt, ka tas ir... pēc tavas tabulas, viņš jau ir jau 100%. Jā, viņi ir 100%, jā, ne pēc manas, pēc Peldēšanas federācijas izstrādāt, jā. Tā jau būtu labi, ja es varētu izstrādāt un pateikt, lūdzu, brauciet. Bet, nu, tas, ja mēs visi esam vienā ģimenē, tad mēs varam pateikt pēc mūsu un mans. Vai attālums starp Uldi Tazānu un Nikolai Maskaļenko tev nepārsteidz 1,5 sekundu uz 50 metriem? Nu, es domāju, ka no rīta Uldis izvērtēja visas savas spējas, lai tiktu finālā un nepūlēties. Tāpēc, ka šeit ļoti svarīgi arī sabalansēt. Un nevienmēr, kā jau tu pats uz savu sāc izjūt, ka tu nopeldi rītā un tad tev garantēti ir arī redzēsim. Bet mēs varam sagaidīt, ka Uldis vismaz centīsies sastādīt konkurenci. Nu, es varu pateikt arī Gedrijus. Tas ir pasaules mērogā peldētais, kas ir pēdējais olimpiādē bija pusfinālā, iepriekš viņš bija finālā, viņš bija pasaules sudraba medaļas ieguvējs, tāpēc tas ir ļoti slavenais. Tad šis mums ir tāds ritīgs fināls. Jā, tas ir ļoti ritīgs. Tad mēs paklusēsim, paskatīsimies šo ļoti interesanto finālu. Uldis Tazāns nokavēja startu. To gan es gribu pateikt. Jā. Ir Latvijas rekords. Jā, vēl viens Latvijas rekords ir. Ļoti labi, apsveicam. Var pateikt, ka tas ir dubults. Jā, man žēl, bet Uldis Tazāns aizkavējās startā. Jā, viņš aizkavēja startā. Nu. Un viņš zaudēja 3. vietu. Jā, un ar to arī viņš zaudēja to 3. vietu. Nu, es tagad došos.